Kas ir dzelzs un kas ir tērauds un kā tie tiek ražoti? Sveiki, inženierijas fani! Mani sauc Gustavs Pereira. Vai jūs kādreiz esat domājuši, kā cilvēki attīra dzelzi un tēraudu? Jūs droši vien jau esat dzirdējuši par dzelzsrūdu. Bet kā mēs pārvēršam kaudzes zemes par nerūsējošā tērauda ķirurģisko instrumentu komplektu vai lokomotīvi? Ja jums būtu jānosauc tehnoloģijas, kurām ir bijusi vislielākā ietekme uz mūsdienu sabiedrību, smagā metāla elementa dzelzs attīrīšana noteikti būtu tuvu augšgalam. Dzelzs veido milzīgu daudzumu mūsdienu produktu, īpaši komerciālo dzelzi ar augstu oglekļa saturu, ko mēs saucam par tēraudu. Automašīnas, traktori, tilti, vilcieni, instrumenti, debesskrāpi, ieroči un daudzi citi priekšmeti ir atkarīgi no dzelzs un tērauda, lai padarītu tos izturīgus. Dzelzs ir tik svarīgs, ka senās sabiedrības tiek vērtētas pēc tā, kad tās iemācījās to attīrīt. No tā arī radies apzīmējums dzelzs laikmets. Dzelzs ir neticami noderīgs elements, ārkārtīgi izturīgs un vienlaikus arī viegli apstrādājams. Ja dzelzi pareizi uzkarsē, to ir salīdzinoši viegli veidot dažādās formās, kā arī attīrīt, izmantojot vienkāršus rīkus. Un runājot par šiem rīkiem, atšķirībā no koka, dzelzs var izturēt augstu temperatūru, nesadegot. Tāpēc tā ir noderīga darbiem, kuros jāstrādā ar augstu temperatūru. Atšķirībā no lielākās daļas elementu, dzelzi var arī magnetizēt, padarot to noderīgu motoru un elektrisko ģeneratoru izgatavošanā. Un visbeidzot, noteikti nav jāuztraucas par dzelzs trūkumu. Zemes garoza satur 5% dzelzs, un dažos reģionos šis elements koncentrējas rūdās, kas satur līdz pat 70% dzelzs. Dzelzs ir ļoti svarīga cilvēces vēsturē, jo to varēja iegūt salīdzinoši viegli ar rīkiem, kas bija pieejami pirmotnējās sabiedrībās. Iespējams pienāks diena, kad cilvēki būs tik tehnoloģiski attīstīti, ka dzelzs tiks pilnībā aizstāts ar alumīniju, plastmasu un tādām lietām kā ogleklis un stikla šķiedra. Taču pašlaik ekonomiskā situācija dod dzelzī un lētajiem tēraudiem milzīgu priekšrocību salīdzinājumā ar šīm dārgākajām alternatīvām. Cilvēki ir izgudrojuši neskaitāmus dzelzs pielietojumus, sākot no galvniecības instrumentiem un virtuves piedarumiem līdz sarežģītām mašīnām un kosmosa kuģiem. Taču, pirms dzelzi var izmantot jebkuram no šiem mērķiem, tas vispirms ir jāiegūst no zemes. Pirms daudzas senās civilizācijas sāka pāreju no bronzas laikmeta uz dzelzs laikmetu, daži darbarīku izgatavotāji jau radīja dzelzs priekšmetus no kosmiskas izcelsmes avota – meteorītiem. Eģiptieši to sauca par melno varu, bet meteorītu dzelzs nav tāda viela, ko varētu atrast milzīgās un konsolidētās atradnēs. Tā vietā amatnieki atrada tā gabalus izkaisītus lielos attālumos. Lielākā daļa zemes dzelzs tomēr atrodas dzelzs rūdā, kas tiek iegūta tieši no zemes. Neapstrādāta rūda ir īstas rūdas un brīvas zemes maisījums. Pašu rūdu parasti var atdalīt sasmalcinot neapstrādāto rūdu un vienkārši noskalojot vieglāko zemi. Pašu rūdu sadalīt ir grūtāk, jo tā ir ķīmisks savienojums, kas sastāv no karbonātiem, hidrātiem, oksīdiem, silikātiem, sulfīdiem un dažādām piemaisījumiem. Lai iegūtu dzelzs gabalus no rūdas, tā ir jāizkausē. Kausēšana ietver rūdas uzkarsēšanu līdz brīdim, kad metāls kļūst porains un rūdas ķīmiskie savienojumi sāk sadalīties. Vēl svarīgāk, tas atbrīvo skābekli no dzelzs rūdas, kas veido lielu daļu no parastajām rūdām. Visprimitīvākā iekārta, ko izmanto dzelzs kausēšanai, ir kalve. Nela kalējs dedzina odos kopā ar dzelzs rūdu un nodrošina labu skābekļa padevi ar plēšām vai pūtēju. Ogles būtībā ir tīrs ogleklis. Ogleklis apvienojas ar skābekli, veidojot oglekļa dioksīdu un oglekļa monoksīdu, un šajā procesā izdalās daudz siltuma. Ogleklis un oglekļa monoksīds apvienojas ar skābekli, kas atrodas dzelzs rūdā, un to aizvada prom, atstājot tikai dzelzs metālu. Taču kalvē uguns nav pietiekami karsta, lai pilnībā izkausētu dzelzi. Tā vietā dzelzs uzkarst porainā masā, kas satur dzelzi un rūdas silikātus.
Šīs masas uzkarsēšana un kalšana izspiež piemaisījumus un sajauc stiklēnos silikātus ar dzelzs metālu, radot kaltu dzelzi. Kaltais dzelzs ir izturīgs un viegli apstrādājams, padarot to ideāli piemērotu darbarīku izgatavošanai. Darbarīku un ieroču izgatavotāji iemācījās kausēt varu jau ilgi pirms dzelzs kļuva par galveno materiālu. Arheoloģiskie pierādījumi liecina, ka kalēji tuvajos austrumos kausēja dzelzi jau 2500 gadu pirms Kristus, lai gan bija nepieciešams vairāk nekā 1000 gadu, lai dzelzs kļūtu par galveno metālu reģionā. Taču, lai izveidotu augstākas kvalitātes dzelzi, kalējiem bija nepieciešamas labākas krāsnes. Tehnoloģija gadsimtu gaitā pakāpeniski attīstījās. 13. gadsimta vidū augstākas krāsnes un ar roku darbinām plēšas ļāva Eiropas krāsnīm degt pietiekami karsti. Ne tikai, lai mīkstinātu dzelzi, bet arī, lai to izkausētu. Mūsdienās vismodernākais veids, kā kausēt dzelzi, ir augstkrāsnī. Augstkrāsne piepilda ar dzelzsrūdu, kokogli vai koksu un kaļķa akmeni. Lielas gaisa masas tiek iepūstas krāsnes apakšā, un kaļķa akmenī esošais kalcijs apvienojas ar silikātiem, lai izveidotu šlaku. Šķidrais dzelzs uzkrājās augstkrāsnes apakšā, virs šīs šlakas kārtas. Tad periodiski ļauj šķidrajam dzelzim izplūst un atdzist. Šajā brīdī šķidrais dzelzs parasti plūst caur kanālu vai smilšu veidnēm. Kad tas atdziest, šis metāls ir pazīstams kā čuguns. Pamata recepte, lai izveidotu 1 tonu čuguna, jums būtu nepieciešamas 2 tonnas rūdas, 1 tonna koka un pustonna kaļķakmens. Temperatūra augšējās krāsnes centrā var sasniegt apmēram 1600 grādus pēc Celsija. Šis čuguns satur no 4 līdz 5% oglekļa un ir tik ciets un trausls, ka tas ir gandrīz nelietojams. Ja jūs vēlaties ar to kaut ko darīt, jums ir 3 iespējas. Pirmkārt, jūs varat to izkausēt, sajaukt ar sārņiem un izkalt, lai izvadītu lielāko daļu oglekļa un iegūtu kalto dzelzi, kas ir stipra un viegli apstrādājama. Otrā iespēja ir izkausēt čugunu un sajaukt to ar metāla lūžņiem, izņemt piemaisījumus un pievienot sakausējumus, lai izveidotu lieto dzelzi. Šis metāls satur no 2 līdz 4% oglekļa, kā arī silīcija, mangāna un nelielu daudzumu piemaisījumu. Lietu dzelzi, kā norāda nosaukums, parasti lejveidnēs, lai izveidotu dažādas detaļas un izstrādājumus. Trešā iespēja attiecībā uz čugunu ir vēl vairāk attīrīt to un izveidot tēraudu. Tērauds ir dzelzs, kurai lielākā daļa piemaisījumu ir noņemta. Tēraudam ir arī vienmērīga oglekļa koncentrācija no 0,5% līdz 1,5%. Tādas piemaisījumas kā silīcijas, fosfors un sērs ievērojami vājina tēraudu, tāpēc tās ir jāizņem. Tērauda priekšrocība salīdzinājumā ar dzelzi ir izturība. Atklātā krāsnes ir viens no veidiem, kā iegūt tēraudu no čuguna. Čuguns, kaļķakmens un dzelzsrūda tiek ievietoti atklātajā krāsnī un tiek uzkarsēti līdz aptuveni 871 grādam pēc Celsija. Tādējādi kaļķakmens un rūda veido izdeģus, kas speld uz virsmas. Piesārņojumi, tostarp ogleklis, tiek oksidēti un pāriet no dzelzs uz izdeģiem. Kad oglekļa saturs ir pareizs, jums ir oglekļa tērauds. Šajā brīdī tēraudam var pievienot dažādus metālus, lai radītu atšķirīgas īpašības. Piemēram, pievienojot 10 līdz 30% chroma, tiek iegūts nerūsējošais tērauds, kas ir ļoti izturīgs pret rūsu. Chroma un molibdēna kombinācija rada chroma molibdēna tēraudu, kas ir stiprs un viegls. Pievienojot niobiju, tiek iegūts dzelzs niobijs, kas ir ārkārtīgi viegls un izturīgs un tiek izmantots visdažādākajās jomās. Un ja vēlaties uzzināt vairāk, šī video beigās ir saite uz citu video. Vai tu vari iedomāties savu dzīvi šodien bez tērauda? Vai esi pamanījis, cik daudz priekšmetu mūsu ikdienā satur šo materiālu? Ieraksti komentāros, es gribu zināt. Es šeit blakus atstāšu 2 video, kas jums varētu arī patikt un papildina šo tēmu, tāpēc noteikti apskatieties. Šis ir tavs brīdis, lai atstātu patīk šim video, abonētu kanālu un ieslēgtu paziņojumu zvaniņu. Tādas ir, mani draugi, liels apskāviens un tiekamies nākamajā video.